Labs vakars jūs mājās, arī jums kopā ir Andžejs. Redzam, 18. minūte, Latvijai ir vairākums. Un cīņa, kādās cīņa pa bortiem. Piespēle Latvijas izlases. Un nē, tomēr ne Čehi raida ārpus savas aizsardzības zonas. Edgars Tūra, ripu un piespēlē mūsu aizsargam, kas veidos tagad uzbrukumu Latvijas. Jāmēģina vēl. Jo rezultāts ir 0-0 Latvijas uzbrukuma vadībā. Tā, skatāmies. Sniževi piespēle, bet garām. Čehi aiziet standarta situācijā, 2-1. Un vārti, jā, tiesnes rāda vārtus. Kādi vārti, jā. Kārtējā izspēlē Latvijas aizsardzības zonā. Cīņa notiek, kāda teica, un piespēlē. Bet Edgars bija teicamāks. Redzam, cik smuki. Atkal cīņa notiek. Cīņa riktīgi notiek. Bet latvieši nepadodas. Redzam, ka cīņa un pārtverta ripa, un mums ir uzbrukums. Vēl ripa paliek pie mums. Un kārtējs uzbrukums Latvijas izlases zonā. Palikusi 8 minūtes. Redzam, metiens. Jānis Sprukta metiens štangā, lai Jānis iet uz stoleti. Redzam. Jāmēģina viss no sākuma. 8 minūtes palikušas gandrīz. Latvija atkal kārtējā uzbrukumā. Metiens Čehu zonā. Cīņa pie ripa, pie borta. Un metiens Pečura iekšā. Jā, Sergejs Pečura. Tiesnes rāda, ka ir metiens. Redzam, atkārtoja Jānis Sprukta metiens. Jā, Vokons tomēr ar plecu atcit. Šoreiz viņš bija glābējs. Bet, jā, redzam, kārtējā štangā šajā spēlē. Un Sergejs Pečuras metiens, Vokons nebija glābējs. Paldies jums, redzam, tiesnes saka ir. Rezultāts ir 2-1, bet es domāju, ka latvieši būs